Sveiki, esam atkal virtuves sarunās, bet šoreiz nevis Megija un Imants, bet mēs, es Eva. Un es Viktorija. Jā, bet formāts paliek nemainīgs. Reģionālie žurnālisti un redaktori, un mēs runājam par to, kas mums ir sasāpējis, par to, par ko mēs domājam, par to, ko mēs rakstam. Nu tad, Viktorija, sāksim. Kas tad tev šonedēļ, kas tev tā palicis atmiņā no tā, ko tu esi tik daudz brīnišķīgas intervijas gan pati sniegusi, gan arī rakstījusi, un kas tev ir tas, kas tā, tiešām ir palicis atmiņā, par ko ir bijis jādomā? Mums žurnālistiem, tu noteikti piekritīs, un kolēģi piekritīs, ka tu vari no rīta pamosties ar vieniem virsrakstiem, iet gulēt un būt tās sajūta, ka kaut kas ir atrisināts, un no rīta pamosties nākamajā rītā, un atkal ir kaut kāda jauna, un tās tēmas ir tik daudz, un tik būtiskas tēmas, un tik dažādās jomās, ka es izvēlēšos šajā brīdī mazliet pakavēties vēl tajās skaistajā. Mums bija ļoti brīnišķīga intervija Ogrenetā, publicējām arī Rogras vēstīs publicēts ar brīnišķīgo latviešu pērli, dimantu, kā viņi vēl varētu nosaukt, ar Vestardu Šimkus pianistu. Un viņš mums sniedz tieši interviju pirms savu koncerta, un man bija iespēja arī redzēt un dzirdēt viņu Ogres kultūras centrā, un paldies Ogres kultūras centram par koncertu organizēšanu. Paldies tev par tēju! Un pilna zāle bija, manuprāt, nebija vispār neviena brīva vieta. Tas ir uz tādu nopietnu koncertu, tas vispār ir panākums, jo parasti jau cilvēki tomēr uz tādām vieglākām un tādām izklaidēm. Ļoti atsaucīga publika bija, un manuprāt, arī tā viena no tādām veiksmes faktoriem ir, kas Vestardam iet līdz, ko gan saredzēja, gan sadzirdēja, ka viņš ir brīnišķīgs savā talantā, savā izpildījumā, bet viņš māk arī savienot un skatītāju ar skaņdarbiem, un tas, ko viņš runā starp skaņdarbiem, un kā viņš mūs aizved tajos stāstos, un pēc tam braucām mājās, un vīram, piemēram, bija, viņš atklāti teica, ka viņam viens tas stāsts, kas bija tik izstāstīts, palīdzēja arī pēc tam dzirdēt un patiesībā sadzirdēt skaņdarbu ar acīm. Tur bija stāsts, piemēram, par arī kāds gabals no kādas lielākas operas, kur nosaukums bija Pēdējās laikam vakariņas, ja es nemaldos, un viņš izspēlēja uz mūžu, uz nāvi notiesātā pēdējo vēlēšanos, kas tam bija vēlēšanās ar savu mīļoto Pēdējās vakariņas. Un viņš izstāsta to stāstu, un tu tiec ievests tajā skaņdarbā. No tā, tu sēdi un domā, pēc tam braucām mājās un runājām. Tas bija tāds ļoti skaists piedzīvojums Ogrē. Bet tas jau nozīmē, ka viņš pats arī viņus izdzīvo ne tikai mūzikā, bet viņš arī ar vārdu viņus izdzīvo. Viņš izdzīvo ar vārdu, jā, un noteikti, ja neesat izlasījuši interviju, tad noteikti mēs iesakām atrast šo interviju. Tur ir dziļums, kā jau ar tādiem mūsu māksliniekiem, kuri ne tikai nospodrina sevi patiesībā tajā savā talantā, bet arī prasmē izteikties, un man bija jādomā tas, ko es no intervijas paņēmu, man bija jādomā par to, ka tu ej un dari to vienu lietu, kas tev padodās vislabāk. Un tad mēs katrs varam tā uzdot to jautājumu, kas ir tā mana lieta. Un kāds tev palika iespējas par cilvēku? Ļoti sirsnīgs, ļoti, ļoti dziļš cilvēks ar ļoti, ļoti labu balss tembru nostādītu, un vēlreiz atkārtošos prasmi izteikt savu domu, un ļoti pārliecināts par to, kā viņš redz šo laikmetu, un tā ir arī tāda, manuprāt, iztrūkstoši, izzūdoši, varbūt, ka mēs mēdzam, tā, mētāties vējiem līdzi, bet tad tu runā ar cilvēku, kur tu saproti, viņam ir mugurkauls, viņš nebaidās nosaukt lietas tā, kā viņš tās redz, viņš pasaka, ka šis laikmets, kurā mēs dzīvojam, ir tas laikmets, kāds nekad nav bijis pasaules vēsturē, kurš tik ļoti noliedz to skaisto mantojumu, un kurš neglīto ir gatavs likt uz piedestāla un pasludināt kā par vienīgo, par pareizo. Par to viņš runā, par to esam ļoti dziļi cienu kā mākslinieku. Es esmu arī sastapusi savā dzīvē, arī intervijas man ir bijusi ar tādiem tiešām izciliem un lieliem cilvēkiem, un es esmu parasti domāju par to, cik tie izcili un lielie cilvēki parasti ir vienkārši, cik viņi ir atvērti, cik viņi ir
tā nepretenciozi, ja, piemēram, tas pats Ivars Kalviņš, ja, brīnišķīgs zinātnieks, un tik vienkārši cilvēks, un tik viegli ir ar viņu sarunāties, viņš ir tev runā kā līdzīgi, un tas ir tik sirsnīgi, un tik reizēm, tik tā, tiešām, es esmu priekš sevis nodefinējusi, ka tas ir patiesais lielums, ja cilvēks spēj tā vienkārši izturēties arī pret citiem. Precīzi, tu saki, precīzi, jā, un reizēm tu saties tos lielos cilvēkus, kas dzīvē patiešām ir kaut ko sasnieguši, un, piemēram, šajā gadījumā arī prieks par viņu starptautiskajiem panākumiem, kas tūlīt viņš. Kā es sapratu, ka šis bija 2. koncerts šogad, viņi bija Alūksnē, ja nemaldos, un tagad bija Ogrē, un šovasar vai šogad viņš laikam tik drīz nebūs sastopams Latvijā ar koncertu programmu, bet viņš dodās tālāk uz Vāciju, un, ja nemaldos, uz Ekvadoru. Un prieks par šiem starptautiskajiem arī tādiem, iespēju nest šo mūziku, šo talantu ārā, un tad tu saties to cilvēku un saproti, viņam būtu patiesībā iemesls tā kā, ja, iztaisnot to muguru un izgriezties, bet nē, viņš ir vienkārši, viņš ir pazemīgs, un tad patiesībā jau gribās pilnīgi uzreiz pretnostatīt tās aktualitātes, par kurām mēs varbūt arī rakstam, un par ko mēs labprāt arī vērst varbūt skatītāju un klausītāju to vērību, ka tu satiec cilvēks, kas ir varbūt ielikt uz kādu laiku, kaut kādu, piemēram, ierēģi vietā, vai ne? Tur tu redzi pilnīgi citu bildi, un to mēs varam nolasīt gan no virsrakstiem, gan no intervijām, gan no tiem stāstiem, kas, piemēram, ir par šo. Tas ir patiesībā tāds otrais jautājums, kas mums ir, un paldies tev, ka mēs varam rakstīt, ka tu arī dod kā redaktors zaļo gaismu par šo tālmācības jautājumu. Jā, par to tu esi daudz rakstījies, un tā tagad ir arī tāda īsta aktualitāte. Jā, un joprojām viņa ir aktualitāte, un joprojām tas jautājums ir tik ļoti tāds sarežģīts, un kad tu saproti, ka tā tālmācība jau tas jautājums, viņš ir aplūkojams, kā šīm ģimenēm nevis jau kā iegriba, bet tā jau ir kā tāda nepieciešamība, tā ir īstenībā tāda izglītības iegūs arī bagātība, kā es to redzu. Neapšaubām, jā. Tad mēs esam runājuši, arī Ogrenetā esam publicējuši, Ogres vēstīs, mēs esam publicējuši šīs te intervijas ar mūsu pašu novada tālmācību ģimenēm, un ko domā šie vecāki, un tad ir šīs te, viņi visi kā viens, un arī šīs te nevalstiskās organizācijas, kas iestājās, viņas norāda uz šīm te nepilnībām, kas ir visā procesā bijis pa varas gaitiņiem, cik ir staigāts, cik ir runāts, un tev sajūt, ka tu tiec uzklausīts, un pēkšņi pēdējā mirklī, kā es saprotu pareizi, ka tieši tas notika ar mājmācības jautājumu, ka mājmācības jautājums jau likuma projektā vispār tika iestumts pēdējā brīdī, ka tā cīņa, ka visi tie, kas bija par tālmācību, tad viņi uzrotīja piedurknes un meklēja argumentāciju, un pēkšņi parādās mājmācība. Un tas, par ko man vislielākais varbūt tāds izbrīns bija, kad es iepazinos ar prezidenta šo te atbildi tajā brīdī, ja it kā jāsaka paldies. Pateiksim to, ka prezidents iedeva otrreizēju tālmācību. Jā, un par to paldies. Par to paldies, ka tika it kā atmests atpakaļ, bet tu lasi to gudro, patiesībā ļoti gudrs pamatojums, un es viņu 2 reizes izlasīju, lai es tā kā mēģinātu saprast. Ļoti gribējās man šajā atbildē saklausīt, kurā prezidents būtu kaut vienā tādā kaut vai pusvārdā pateicis paldies par vecākiem, pirmkārt par viņu ieguldījumu, paldies vecākiem komplektā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ar šo tālmācības izglītības iestāžu vadītājiem, ka viņi ir atnākuši uz sarunu, ka viņi ir gatavi bijuši uz sarunu, ka viņi ir, jo aiz katra tā cilvēka stāv 10. Jā, bet tas taču ir saprotam, kad ir, to ir, skatītājiem ir arī jāpaskaidro, ka tā nav attālināta mācība, bet tā ir tālmācība, kur ir speciāli izstrādātas programmas, kur ir speciāli pielāgotas. Tas nenozīmē, ka tie bērni ir tikai attālināti, viņiem tāpat kaut kādas nodarbības notiek arī klātī. Ja? Tas nav tā, ka viņi tikai ir mājās. Ja? Tās ir normālās Eiropas valstīs visur akreditētas mācību programmas. Ja? Kāpēc to nekieļaut kā vienu izglītības formas, dažādību? Man tas nav saprotams. Es nesaprotu to argumentāciju. Saka, jā, sliktāki rezultāti. Labi, varētu arī tā būt.
Jo tāpēc, ka iespējams, ka tie ir vai nu kaut kādi speciāli bērniņi, kuri mācās šajās tālmācībās, vai teiksim, bērniņi, kuriem ir vairāk laika vajadzīgs, lai viņi kaut ko Arī. Ja? Arī. Bet ne tikai. Bet ir arī taču ļoti labi, brīnišķīgi panākumi. Tas viss ir atkarīgs no tā bērna, vai viņam ir tā motivācija vai nav. Un labs arguments, kas, protams, netiek ņemts vērā, jo šī ir, liekas, tā spēle, kurā vispār argumenti šobrīd, tādi loģiski argumenti, nezinu, viņi nespēlē nekādu lomu. Ka bieži tālmācībā, piemēram, uz 9. klasi nonāk bērni, kas jūt, ka viņi nepabeigs parastajā skolā mācību gadu, jo viss ir ļoti slikti kaut kādu daudz dažādu apstākļu dēļ. Un viņi iestājās uz šo tālmācību. Protams, ka varbūt pusgadu laikā nevar šos rezultātus tā kā. Un tas vēl to visu. Un tas ir kā vēl, bet jāpaceļ augšā drusciņi, jāpaskatās vēl, varbūt pat vērts kādā rakstā tam pieiet, pāanalizēt, ka bija šie rezultāti, ka nemaz jau tik slikti tie rezultāti nav salīdzinot pat ar skolām, tālmācību eksāmenu rezultāti nebija tik slikti, bet pie tā apelē, ka tikai un vienīgi šie te... Jā, jo citi argumenti neskan, vai ne? Neskan citi argumenti, un, diemžēl, prezidenta tajā vēstulē arī ne jau par būtību, bet par termiņiem. Un tas ir tas, kas šobrīd notiek. Un pie sliktākā scenārija, mēs jau dzirdējām, kā arī īsi pēc Izglītības un zinātnes komisijas, kas bija šī sēde, kurā 9 minūtes, laikam, tam jautājumam tika veltīta uzmanība, kur... Tas ir 13,000 bērnu un viņa ģimenes. Jā, sanāk, ka kopā tie skaitļi ir aptuveni 12, drusciņi pat varētu būt vairāk, kas ir tālmācībā, un katru gadu ir ap 100 tā kā mājmācību ģimenes, kas it kā, jā, varbūt nav liels cipars, bet, kādēļ viņiem liek to iespēju. Un šajā tātad pa termiņiem, tātad tas, kas ir uz balsošanu, tātad nevis ar šo mācību gadu, bet vēl ar nākamo, it kā to agoniju tā kā palielināt. Un jāpiekrīt ir Andim Apsītim, kas ir Universum vadītājs arī tālmācībā. Es viņu sauktu par vienu no ekspertiem, tāpēc, ka viņš ir gadiem nodarbojies ar jautājumu šīm ģimenēm un ar tām. Viņš saka, mēs pazaudēsim šīs ģimenes, un tas arī notiks, jo šīm ģimenēm, ja viņām šis variants A nav vai B, viņas atradīs C variantu. Viņas atradīs, un mēs Latvijā šīs ģimenes pazaudēsim šos bērnus. Un pats sāpīgākais tajā, ka cilvēks netiek ieraudzīts, ka viņš netiek sadzirdēts. Tam ir tagad kaut kāds, es saprotu, ka mēs diezgan varam ielīdz deputātu motivāciju, diezgan mēs varam to tā līdz galam saprast. Bet kāpēc tā notiek? Kāpēc ir tāda pretestība pret to, ka bērni mācās arī vēl viena klasa, kurā viņam būs izglītība, legāla atradība. Jā, varbūt jādomā par to, ka šie bērni patiesībā ir ļoti motivēti, ļoti disciplinēti, ar labiem rezultātiem. Varbūt, ka mums vajag klasiskajā izglītības sistēmā viņus dabūt iekšā, lai viņi paceļ šīs klases, jā, lai viņi kopējo līmeni. Vai arī tā ir demografiskā situācija, lai piepildītu klases. Interesants, ielikām arī rakstu nedēļas sākumā par ģimeņu skolu apvienību, kur patiesībā arī uz to vērsa uzmanību raidījums Aizliegtais paņēmiens, kas bija tāds ļoti analītisks un patiesībā labs no tādām attiecīgās puses, jo var maz īstenībā mēdījos ar šī otrā puse. Mēs ļoti daudz dzirdam valdības pozīciju un koalīcijas argumentāciju, kas parasti 2 punktos tikai apstājās. Un tad, ka nav pētījumu par iemeslu, kāpēc izvēlās tālmācību vai mājmācību ģimenes. Un tad ģimeņu skolu apvienība veica vēl aizvien tā aptauja ir atvērta. Laikam pirms kāda nepilna mēneša viņi atvēra šo aptauju, un es paskatījos, kādi ir šie rezultāti, palūdzu viņiem, lai viņi atsūta. Par to arī mēs uztaisījām nedēļas sākumā rakstu, un kā mēs varam redzēt šobrīd arī, ka piemēram, uz jautājumu, kāpēc bērns šo izglītību ģimenē, tātad vai nu mājmācību vai tālmācību apgūst, uz to brīdi bija 610 respondenti, un tad līderu pozīcijās izvirzījās atbildi, kā redzam, 410 ir izglītības kvalitāte neapmierina pašreizējā, kas ir skolās. Tālāk otrajā vietā bija, kad šīs ģimenes, šie vecāki vienkārši redz, ka talantu un personības apgūvu viņu bērnam viņi var iedot lielāku savā ģimenē. Un kāpēc ne? Ja? Un trešajā vietā bija problēma situācijas skolā, tātad viņas pastāv šīs problēmas situācijas.
Un mēs viņus nevaram pasaucīt zem tepiķīša. Un tālāk jau bija ir gan veselība, gan vērtība un reliģiskās audzināšanas jautājums. Un tad otrajā slaidā mēs varam redzēt to, ka tiek apgāsts patiesībā šis mīts par to, ka šie bērni, kas mācās mājās, ka viņi tā tad nesocializējās, un tā nav taisnība. Mēs paši, es personīgi pat pazīstu vairākas ģimenes, un tu redzi, cik viņi ir aktīvi, cik viņi ir uz bērnu izglītību, uz attīstību, ja, vērsti. Un tad, kā redzam slaidā par interešu izglītību pulciņos, ja, ka šie bērni, un tie ir tādi skaisti cipari, ja, nodarbojas ar sportu, nodarbojas ar grupu dažādām nodarbībām, arī individuālām dažādām nodarbībām, nesēž šie bērni mājās. Viņi dodas, un viņi pat vēl kvalitatīvāk dara. Mums kaimiņu bērni ir tālmācībā, un puikas iet judo un nodarbojas, un visur, kur tiešām to pa mājās sēdēšanu to galīgi nevar saukt. Lūk, bet jā, tas ir jautājums par to, kas arī satrauc. Kādēļ noņemt šīs patiesībā tāda, kā arī ir tā retorika, tas ir no aizstāvi puses, ka tā ir viena no tādām demokrātijas pamattiesībām, ka mēs vecāki izvēlamies, mums ir doti bērni, tas ir pats dārgākais, kas mums ir iedots, un mēs drīkstam viņus audzināt, mēs drīkstam viņos pildīt to saturu, ko mēs vēlamies, un kādēļ mums noliegt šo iespēju, ja mēs izvēlamies šo ceļu ejams. Mēģināsim, protams, rakt atbildi, vai ne? Kas mums žurnālistiem cits atliek, un pat ne žurnālistiem, mēs esam arī kā mammas, kā vecāki, mēs esam šeit. Es apsvērus iespēju arī, šo tālmācību kādam no saviem bērniem. Mums bija pieredze, mums bija īsu brīdi pieredze vecākai meitai, mēs paņēmām periodu tālmācību, tas bija saistībā ar visu Covid laiku, un tas bija brīnišķīgākais pusgads manās attiecībās ar šo vecāko meitu manu, jo mums tas bija tas brīdis, ka bija viņam tātad savos agrīnajos pusauģu gados, un tu redzi, ka bērns ieraujās sevī, ka viņu kaut kas nomāc, un tad šis pusgads, kas bija tālmācībā, ko mēs paņēmām mājās, mums bija brīnišķīgi harmoniski rīti. Mēs cēlāmies, mēs pabrokastojām, jo man bija darbs no mājām, un viņi tālāk devās mācīties, viņi 3 stundās izmācījās savu vielu. Tu mācījies kopā ar viņu, tad viņa pati to darīja, viņa pati savīgi to apgulīja. Jā. Tev nebija tā kā Nē, tu... jo bērnam tas ir tas otrs bloks, par ko vispār var runāt, par šo milzīgo materiālu bāzi, kas ir tālmācībā un mājmācībā vispār šie vecāki, viņi tik ļoti ieguldījušies ir, un tur, man liekas, izglītības zinātnes ministri varētu ņemt piemēru, varētu ņemt to bāzi, kā mācīt bērns, ja. Un arī tajā gadījumā, kad vecākā meita mācījās, tu jūti, ka tur ir, tur pretī noteikti caur video, bet tur pretī ir šī te bāze. Tu vari patīt atpakaļ, tu vari ņemt savu tēmu savā tempā, vai ne? Tu viņu vari ņemt rītā, vakarā, tu vari apvienot ar pilnīgi ar visu citu savu dzīvi. Tā bija tāda īsa pieredze. Protams, ka līdz ar to es nevaru runāt no tādas dziļas pieredzes tā kā pozīcijām, bet tas bija mums tāds īsais mazais posmiņš. Un tāpēc es personīgi arī pēc visām sarunām, kas mums ir bijuši arī mēdījām, arī intervijās, tu redzi, ka to nevar aizliegt. Tev bija ļoti daudz intervijas. Jums Olgas novadā ir brīnišķīgs ģimenes, kuru rezultāti vienkārši pierāda to, ka paskatiet. Gan fantastiski mūziķi, gan mēs bērni spēlē un dara visu, ko jā. Tieši tā. Pieredzes, ka tad vienmēr arī pa politiku bišķiņ jāparunā. Tā ir tava stiprā puse, Jo pagājušajā nedēļā tātad atkal bija ar jaunu politisko pieteikumu, jau tādu nopietnu pieteikumu. Ja mēs, protams, zinājām, ka Hermans ir tā kā jau taisās uz politiku, tā kā tur ir biedrība un tur ir tā, ja. Bet pagājušajā nedēļā tātad bija tiešām paziņojums, ka viņi startēs uz Saeimas vēlēšanām ar jauno partiju, kurai tiek mainīts nosaukums. Agrāk tā bija Republika, tagad tas ir, mēs mainām noteikumu. Ko tu saki par nosaukumu? Nosaukums īstenībā ir tas, ko es gribētu atstāt uz sarunas beigām, jo tas ir beigi nopietni. Mēs mainām noteikumus. Tas sākums varbūt ir tāds, ka ir vairākas lietas, kas šajā visā projektā liekas ļoti simpātisks. Pirmkārt,
tā cilvēciski vērtējot, simpātiski šķiet Hermaņa motivācija. Jo, ja mēs tā padomājam, tā cilvēcīgi, tad mēs nevaram ieraudzīt tādu parastu vāra, nauda, slava. 3 tādas lietas, kāpēc cilvēki varētu nākt politikā. Ja? Šeit mēs viņu neredzam. Tātad cilvēciski diezgan simpātiski, vai ne? Ka cilvēks nāk nesautīgi kaut ko darīt. Un tas vienmēr ir, tas ir forši, ka cilvēki nāk kaut ko nesautīgi dara, viņi necerot iegūt manas nosauktās 3 lietas. Nauda, vara, slava. Tā bija viena lieta, ko es gribētu teikt. Otra lieta ir par to, ka simpātiski ir arī pati programma. Tātad vēlēšana sistēmas maiņa teorētiski. Teorētiski viņi izklausās simpātiski. Tātad, kas ir ieguvumi? Ieguvumi ir tas, ka mēs nezaudējam balsis. Tātad, respektīvi, jo šobrīd ir tā, ka apmēram 30% balss mums aiziet miskastē, tāpēc, ka nepārvar 5% barjeru. Ja? Tātad tas nozīmē to, ka tie vēlētāji, kas balso par partijām, kas ir zem 5, viņas aiziet zudībā tās balss. Tātad mēs apmēram 30% vēlētājus nerespektējam. Ja? Mums viņi nav pārstāvniecība. Nevis nerespektējam, bet mums nav pārstāvniecība. Ja? Lūk, šajā vēlēšana sistēmā, ko viņi piedāvā, tātad Latvija tiek sadalīta gabalos, un katrā apgabalā ir 7, 8 līdz 9 cilvēki, kurus var izvirzīt gan partija, gan arī vēlētāju apvienība, vēlētāju kopa kaut kāda noteikta. Ja? Un tā tad visas balsis tiek uzskaitītas. Ja tavs primārā tavu izvēle jau ir saņēmusi pietiekami balss, tev aiziet uz nākamajām. Visas balsis tiek uzskaitītas. Tā viena pozitīvā lieta. Otra pozitīvā lieta ir tā, ka šajā vēlēšana sistēmā nav tā saucamo lokomotīvi, jo kur ir problēma šobrīd? 3-4 cilvēkus tu no partijas saraksta zini, tu par viņiem nobalso, par pārējiem tu neko nezini, pārējie aiziet vilcieniņā līdzi. Ja? Šeit tā tad katram cilvēkam pašam, no katrā apgabalā viņam ir jāiegūst šī vēlētāja simpātija. Ja? Tā tad nav veselīga cīņa. Ja? Veselīga cīņa, turklāt viņš ir arī spiests braukt uz, piemēram, šeit uz robežiem un runāt par sevi, pārliecināt vēlētājus un tā tālāk. Viņam ir arī tieši kontakts ar vēlētāju. Tās ir tās simpātiskās lietas. Ja? Bet tad padomāsim par iespēju to visu izdarīt. Ja? Vai tā ir iespēja? Protams, mēs uz katrām vēlēšanām esam pieraduši jau kādu partiju baltā zirgā atjājam redzam. Gan Zatlers, gan Jēkāpisti, gan Gobzems, gan, mēs esam jau pie tā pieraduši, ka kāds vienmēr saka, ka viņš būs tas īstais, kas tagad mainīs. Hermanim viss tās diezgan mazas iespējas tikt pie šādas maiņas, jo, protams, 51 balss Saeimā nebūs, tas ir skaidrs, ja? Un tagad padomāsim par to, ar ko viņš varētu iet kopā. Viņš tātad pilnīgi skaidrs un vienotīgi viņš neies, jo tur nav iespējas arī panākt, lai arī citas partijas pieņem šādu vēlēšanu sistēmu maiņu, tātad viņam ir jādabūt kaut kādi domu biedri sev. Vienīgais, ko teorētiski varam iedomāties, tas ir Šlesers. Bet tur ir jānotiek baigi daudzām lietām. Tur viņiem abiem kopā ir jādabū 51. Viņiem Šleseram ir jāpiekrīt tam, ka viņš jau līdz šim nav pateicis, ka viņš arī vēlas tādu vēlēšanu sistēmu maiņu. Tur ir baigi daudz, kam jābūt. Pie iespēju lietām piedara arī tas, ka nav jāmaina satversme. Pietiek vēlēšana sistēmas maiņa, jo arī šīs būtu proporcionālas vēlēšanas. Tās nav mažoritāras, tās ir proporcionāls, un līdz ar to nav nepieciešama satversmes maiņa. Tā tad nav nepieciešams 75 kvalificētais vairākums, bet pietiek vienkārši ar vairākumu Saeimā. Tātad 51 balss pietiek, ja, lai šo ieviestu. Bet līdz šim neviens to nav pateicis. Pie šī brīža situācijas es teiktu, ka tas ir nereāli. Bet, protams, var daudz kas mainīties. Ja sabiedrībā ir baigā vilkme šitam, tad partijas, protams, pacelsies, kāda noteikti pieslēsies šai idejai. Ja? Bet līdz šim viņi tāda nav redzama. Viņi diezgan sarežģīti paskaidrot cilvēkiem, kas tā tad vēlēšana sistēma. Cilvēkiem, kuri vispār vēruši no politikas pēdējos gados. Un tad par pašu nosaukumu mēs mainām noteikumus. Ja?
Mēs šobrīd dzīvojam laikam pasaulē, kur mums ir viens cilvēks, kas vada lielu valsti, kurš maina noteikumus 2 reizes dienā vai Tāpēc es saprotu, ka vakarā te dodies gulēt ar mieru sirdi un no rīta saprotu, ka virsraksti ir citi, ja? Jā, un mēs redzam, un mums patīk tā situācija. Lai kā es sevi varētu pieskaitīt pie, ideoloģiski man būtu jābūt Trumpa atbalstītājai no A līdz Z, bet visa tā svaidīšanās, visa tā nenopietnība, visa tā nemitīgā domu maiņa, un viņa ir, ārkārtīgi destruktīva un šobrīd dara ļoti daudz ļaunumu, jo, piemēram, mēs jau tā vienmēr runājam par to, ka cilvēkiem ir vien vairāk un vairāk viņi attālinās no politikas un negrib neko par to dzirdēt, viņi negrib to sekot. Kā tu šādā situācijā var piespiest cilvēku kaut kam sekot, ja iedziļināties kaut kādā risinājumā vai ko, ja politika teiktais vairs neko nenozīmē? Tas neko vairs nenozīmē, jo nākamajā dienā ir cits paziņojums ar pilnīgi pretēju vēstījumu. Un tas ļoti ietekmē ne tikai Amerika, tas ietekmē visas pasaules politiku. Mēs redzam, ka tā ir, viņa paliek novērts vīrs un vārds, kas ir briesmīgi, ka politiķa teiktajā tam vairs nav nekāda nozīme, ko viņš saka, jo viņš nākamajā dienā var pateikt to pašu. Un cilvēkiem tas rada ar vien lielāku neusticību, ar vien vairāk atgrūž no tā, un viņi saka, es vispār negribu to dzirdēt, es negribu tajā iedziļināt. Un mums mēdīju vidē atkal savukārt arī liels izaicinājums, ko to darīt visu, vai ne? Kā izskaidrot, par ko rakstīt, kam dot vārdu, kā dot vārdu, kādas jautājumus uzdot, vai to līdz tai patiesības saknē vispār var aizvērties. Jā, jo agrāk jau kā, es piemēram atceros arī tad, kad es esmu strādājusi arī par politisko žurnālistu, tad tu vienu cilvēka teikto, tu saliec vienu, tu saliec otru, tu saliec trešo blakus, un tu veido tādu kopsakaru un kaut kādu puzli. Šeit tu vairs nevar to darīt. Ir pilnīgi citi kaut kādi citi spēles noteikumi, un tie ir briesmīgi. Manā izpratnē viņi ir briesmīgi, jo viņi neko vairs nenozīmē, vārdam vairs nav nozīmes, tavam teiktajam vairs nav nozīmes, tas ir šausmīgi. Manā izpratnē, ja valsts vadītāji, ja tu nevari, jo valsts vadītājs, kas ir, tas ir tavs ģimenes tēvs, lielās ģimenes tēvs māte, ja? Ideālā gadījumā tēvs, tā ir tava valsts, tava ģimene, tava lielā ģimene, ja, tava tauta, tava cilts, sauc kā gribi, un viņi ir tie, tad tu viņos klausies. Un ja tu viņos nevar klausīties, tad kā tādā ģimenē dzīvot? Tu interesanti noformoji, tev Latvija ir kā tava cilts, jā. Un man būtu Latvijai jābūt kā manai ciltī, jā? Tu tā nejūt? Nē, es jūtu, ka es esmu Latvijai, protams. Es tā to jūtu. Mēs esam Tā Merkele sauca mutī. Vācieši, jā? Jā? Jā, laikam tā bija. Mēģināsim šķetināt, un vai ir gudrība mums kā žurnālistiem tos pareizos virsrakstus atšķetināt un līdz tam mūsu lasītājiem, skatītājiem nogādāt to informāciju. Man vienmēr ir gribās domāt, ka tas vēlētājs gribās uz viņu skatīties, ka viņš ir gudrs vēlētājs. Un tā ir jāskatās, vai ne, ka viņam ir jādod tā iespēja izmēģināt, sadzirdēt. Tieši tā, bet šeit ir diezgan daudz, kāpēc es arī runāju, ka teorētiski te var saredzēt tādas pozitīvas lietas. Te var saredzēt arī daudz tādas bīstamas, un kas ir pats paradoxālākais, ka pats Hermanis izpildīs to, pret ko viņš iet, jo tāpēc, ka viņš ar savu popularitāti ievilks citus, kurus neviens nepazīst. Viņš to izdarīs, ja? Tas ir tas paradoks, ja? Viņa situācijā, ka viņš ar savu popularitāti, bet es par viņu daudz domāju. Es daudz domāju, par to, kā tas ir, ka tas režisors iet tajā politikā. Man par to ir jādomā. Es to ļoti personīgi arī domāju, kā tas ir, ka tāds režisors tiešām pasaules slavens un visu viņš nāk un viņš iet politikā, un es to vēroju un es skatos no malas, kā tas ir, kādas ir tās izpausmes. Tas, ka viņš izvēlējās republiku, ja, tas arī bija, es ar lielu interesi gaidīju, pie kuras partijas viņš pieslēsies. Bija skaidrs, ja viņš grib tādas vēlēšanās, viņam kāda partija ir jāizvēlas. Viņš izvēlējās partiju, kurai
kurai mēs nevaram nekādu ideoloģiju pateikt. Mēs nevaram pateikt, tā ir kreisa, tā ir liberāla, tā ir konservatīva. Tas tev abi tavuprāt? Tas ir interesanti. Tas ir interesanti. Tas ir interesanti vērot to, ja? Jo viņš varēja pieslieties kādai, piemēram, no nacionālistu viņus atšķēlušām partijām, ja? Tur Kirsteins un Zeltīts, ja viņš iet, piemēram, uz tādu nacionālu ideoloģiju. Ko viņš tagad saka? Viņš tagad it kā saka, viņš ņems balsis no zaļajiem, nacionāļiem un apvienotajiem. Ja? Viņš pretendē uz šo vēlētāju nišu. Ja? Vienotībai viņš balsis neņems nost. Ja? Tātad viņš it kā pretendē uz to, ja? Bet viņš neaizgāja. Viņam bija, pie tām partijām viņam bija iespēja tur aiziet. Viņš aizgāja tādu pilnīgi ideoloģiski neitrālu. Līdz ar to neviens šobrīd nesaprot, kas ir tas ideoloģiskais pamats uz kā. Varbūt Hermanim vajadzētu nākt kādā no podkāstiem šajā krāslā, un tu viņam varētu, vai ne, mēs varētu viņu. Tas būtu interesanti. Jā, kāpēc? Jo tas jautājums, ka viņš izvēlējās šo partiju, tas par kaut ko ļoti, ļoti būtisku liecina. Tas liecina par kaut kādu, tādu viņa arī režisoru izvēli. Jo tādā laukumā pavarās lielas manevru iespējas režijai. Kā tu teici, interesants situācija, interesants cilvēks. Es domāju, ka iespējams būs gan tiem, kas gribēs startēt politikā vēlēšanās, gan iespējams būs arī pašam vēlētājam. Un droši vien, kad arī mums. Bet jau pasties, cik vēl ir mēneši, cik vēl mums ir palicis? Mums ir palikuši tas laiks izkusīs, viņš būs ātrs un tūlīt pienāks brīdis, kad mēdījiem būs jāstrādā pēc jauniem. Mēs varēsim tagad tā, mums atkal, kad tu zini, ja, ka žurnālisti mūžu rēķina pēc pārciestām vēlēšanām. Jā, paskatīt. Tā kā pārcietīsim arī šīs un gūsim atkal pieredzi. Bet sākumā pārcietīsim augsto ziemu pie siltas tējas. Labi, tā visi. Tā.